Agroķīmijas departamentu vada Valsts auga aizsardzības dienestā Lauris Leitāns. Un Lauri, ko tu tagad ar tiem datiem jau vari sākt darīt savā ikdienā, kā tu viņus vari interpretēt, pielietot, jo man liekas, ka, ja drīkst salīdzināt ar tad, kad dabas izpētes, biotopu izpētes programma gāja vaļā Latvijā, un tā arī bija ļoti ilga, un tā ļoti daudz cilvēki gribēja, lai tas viss tiek atlikts, lai tas netiek ņemts nopietni. Labi, jūs tur zinātnieki ņematies, tikai netraucējiet mums saimniekot. Es baidos, ka arī jūsu organizācija auga aizsardzības dienestu varētu turēt aizdomās, ka tik jūs sāksiet tagad mūs ierobežot. Šito dariet, šito nedariet, tur sist pa pirkstiem. Ka jūs, principā, cilvēks pārsvarā ierobežosiet, jeb izglītosiet. Ko darīsiet? Es gribētu teikt, nomierināt, ja? Nē, es gribētu teikt, ka mūs jau tur aizdomās, godīgi sakot. Okay. Jā, bet, godīgi sakot, uz šiem datiem nav jāskatās tā ar bažām, jo tā ir ļoti liela iespēja, un visiem šiem datiem ir milzīga pievienotā vērtība, ko pašlaik mēs Latvijā īsti nemaz nerealizējam. Bet, ar viņiem ir jāstrādā, pašlaik mēs to nedaram pilnvērtīgi, bet, tas ir tas, ko es šodien pastāstīšu. Lūdzu. Tā. Paldies par iespēju uzstāties, un Valsts auga aizsardzības dienests ir viens no šī E2 Soil Agri projekta partneriem, bet es nestāstīšu par to, ko mēs darām šajā projektā. Es pastāstīšu tādu ļoti vispārīgāku tēmu, bišķīt arī pārskatu, atsaucoties uz citiem runātājiem, pēc tam, kad esmu viņus jau dzirdējis. Es tad pastāstīšu, kas kontekstā par augsnes datiem, kas tie ir, kāpēc tie ir svarīgi, kāda mums pašreizējā situācija Latvijā un kādas ir nākotnes vēsmas. Mana prezentācija būs salīdzinoši īsa un ātra, jo katrs mans slaids būtībā var būt atsevišķa prezentācija vai lekcija, tādēļ viņi arī ļoti neiedziļināsies lietās. Pirmais jautājums. Kāpēc mums jāpēta augsne? Augsne ir ļoti nozīmīga, lai Latvija, Eiropa sasniegtu savus vides, klimata mērķus, jo augsne ir ekosistēmas daļa, kas nodrošina ļoti plašu ekosistēmas pakalpojumu klāstu. Tā ir loma barības vielu apritē, mitruma režīmu uzturēšanā, klimata regulācijā, oglekļa ciklā. Tā nodrošina pārtiku, izēvielas, tā ir vide dzīvajai radībai. Iepriekšējie runātāji piesauca augsnes informāciju, augsnes datus, bet, lai mēs augsni varētu ilgtspējīgi un klimata gudri apsaimniekot, ir nepieciešama informācija par augsni, augsnes uzbūvi, ķīmisko sastāvu, barības elementiem un tā tālāk. Un nepietiek, ka mēs vienreiz jau esam apskatījušies augsni, izpētījuši to, jo augsne mainās gan dabisku procesu rezultātā, gan mūsu pašu darbības vai bezdarbības rezultātā. Mēs uzvaram augsni, mainās augsnes struktūra, mēs mēslojam augsni, mainās augsnes barības elementu saturs. Un mums atkal vajag jaunus datus, kas raksturo augsni jau jaunajā stāvoklī un pašreizējā brīdī. Un, lai arī jebkurus šādus datus varētu salīdzināt un pilnvērtīgi izmantot, ir jāzina arī to telpiskā izplatība, tā gudrāk sakot, tiem ir jābūt ģeoreferencētiem. Tātad, kur tie atrodas? Vai nu caur koordinātām, lauku blokiem, kadastru numuriem vai kādā citādā veidā. Tālāk pāris nākamajos slaidos būs daži veidi, kā mēs pašlaik Latvijā iegūstam jau augsnes datus. Augsnes agroķīmiskā izpēte kaut kas, ar ko Valsts auga aizsardzības dienests nodarbojas jau ļoti sen. Tas ir veids, kā iegūt informāciju par augsnes nodrošinājumu ar barības vielām. Tas ir tas, kas augiem ir nepieciešams, lai tie varētu augt un ražot. Būtībā auglība, arī kaļķošanas nepieciešamība. Tālāk arī šo informāciju var izmantot mēslošanas plānošanā. Nelielam ieskatam. Agroķīmiskās izpētes process sastāv no sekojošiem soļiem. Plāna izstrāde, ko un kur mēs ņemsim. Būtībā šī ir tā manis iepriekš minētā ģeoreferencēšana. Lauki pēc to īpašībām tiek sadalīti noteiktās kontūrās, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, tad viens paraugs var būt ņemts no maksimums 6 hektāriem. Tālāk seko jau paraugu ņemšana atbilstoši šim plānam un laboratorijas analīzes. Analīzes minimāli būtu vismaz organisko vielu saturs, reakcija, fosfors, kālijs. Šis ir tas minimālais komplekss, lai varētu pilnvērtīgi spriest par augsnes auglību, bet atkarībā no audzētās kultūras un citām vēlmēm, tad varbūt vai nu papildus citi makroelementi vai cita augsnes īpašību rādītāji. Un tad tie pēdējie 2 soļi - datu uzturēšana, datu apstrāde. Tā vienkārši sakot, datiem būtu jābūt pieejamiem un arī lauksaimniekiem saprotamiem. Daudziem neko neizteiksies pateikšu, ka augsnē ir, pieņemsim, 173 mg kilogramā fosfors, bet labāk būs saprotams ļoti augsts fosfora nodrošinājums. Un pa labi tā diagramma, ko ļoti slikti var redzēt. Cik 1000 hektārus gadā laikā mēs analizējam? Tas šis pēdējie 10 gadi. Piemēram, pagājušo gadu
Valsts augaisardzības dienests ir apsekojis vairāk kā 50,000 hektārus augsnes, bet kontekstam Latvijā lauksaimniecības zeme ir vairāk kā 2 miljoni hektāru. Ne mēs, ne privātās firmas, ne visi kopā nespējam nodrošināt šo pieprasījumu pēc augsnes auglības datiem, bet šie dati vajadzīgi gan lauksaimniekiem, gan valsts politikas veidošanai, gan zinātnei. Lai varētu risināt šo problēmu, pagājušo gadu tika pieņemti ministru kabineta noteikumi, kārtība, kādā iegūst un apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, kā arī atzīt augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzējus. Un tā otrā daļa atzīti augstnes agroķīmisko pakalpojumu sniedzēji, ko es gribu pastāstīt šajā slaidā. A veida pakalpojumu sniedzēji, tas ir tādi, kas paši sagatavo plānu, paši paņem sev paraugus. Un tad mēs vāc tālāk nodrošina pārējošo procesu. Šī ir Igaunijas arī pieredze, kā viņi nodrošina augsnes auglības datus. Ja nemaldos, viņiem ir vairāk kā 300 paraugu ņēmēji, un pārsvarā tie lauksaimnieki, agronomi, kas ņem paraugus paši sev, kaimiņiem, bet, protams, arī cilvēki, kas to dara profesionāli kā biznesu. Un B pakalpojums sniedzēji paši nodrošina visu procesu, un šeit mums ir mazāk iesaista. Mūsu loma būtu, ka mēs nodrošinām, ka tiek ievērotas kaut minimālās metodiskās vadlīnijas, kā pareizi paraugs būtu jāpaņem, un ka dati pēc tam ir salīdzināmi un izmantojami. Nākamais, ko arī mēs veicam, ir minerālā slāpekļa monitorings. Tas tiek īstenots nitrāta direktīvas kontekstā, īpaši jutīgajās teritorijās, kas kartē ir iekrāsotas zaļā krāsā. Monitorings tiek veikts jau kopš 2005. gada, katru gadu pavasarī, pirms veģetācijas sākuma un rudenī. Monitoringa laikā tiek ņemta paraugi dažādos dziļumos, 47 punktos visā īpaši jutīgajā teritorijā. Un katrā paraugā tiek noteikts divas slāpekļa formas - amonijs un nitrāts. Tālāk šie dati tiek izmantot divos veidos. Pavasara dati rekomendācijām slāpekļa papildmēslojumam. Atkarībā no nitrāta satura augstākajos slāņos var spriest, cik agri vai vēl būs nepieciešams slāpekļa mēslojums. Bet nitrāta amonija kopējais saturs 60 cm dziļumā raksturo, cik daudz slāpeklis būs pieejams augam, un tad cik būtu jāpalielina vai jāsamazina slāpekļa devas. Bet rudens dati pilnīgi citam mērķim. Nitrāta saturs visā mūsu pētīto 90 cm dziļumā raksturo, cik liels ir piesārņojuma risks. Un tad tālāk nitrāti var nonākt ūdenī, Baltijas jūrā, eitrofikācija un tā tālāk. Tā. Monitorings tiek veikts katru gadu, jo slāpekļa saturs visu laiku mainās. Tas samazinās augam to patērējot, palielinās mēslojot un dažādu citu iemeslu dēļ. Šeit ir redzams piemērs, kā nitrātu saturs ir mainījies kopš monitoringa uzsākšanas. Un šeit ir vidējās vērtības no visiem mūsu 47 punktiem. Šeit ir tas pats, bet amonija. Pie abiem attēliem nekādas satriecošas secinājumus neizdarījuši. Tie ir drīzāk ilustrīvi, lai parādītu, ka dati patiešām mainās, augsnes īpašības un tā tālāk. Tas viss mainās, tas nav kaut kāda konstanta vērtība. Tālāk bišķīt par nākotni. Kaut kas pašlaik netiek veikts. Es jau iepriekš arī minēju, ka augsne ir svarīga, bet tā arī pakļaut degradācijai. To arī minēja iepriekšējie runātāji. Eiropā lielākā daļa no augsnēm ir neveselas, ir kaut kādā veidā degradējušās vai nu. Ir dažādas veidi degradācijas, erozija, paskābināšanās, sasāļošanās un vēl daudz citas. Daļa ir uzskaitīts apakšā redzamajā diagrammā. Bet, lai ar to cīnītos, pagājušo gadu tika publicēta Eiropas komisija publicēja augsnes monitoringa noturības direktīvu, kas pašlaik gan ir priekšlikums. Un būtībā direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropā ir veselas augsnes. Un, lai to izdarītu, ir plānotas 3 lietas. Veikt augsnes veselības monitoringu, vērtēt augsnes veselību, apzināt piesārņotās vietas un samazināt to radīto risku cilvēkiem un dabai. Pēc Eiropas komisijas datiem Latvijā vislielākais mūsu risks ir augsnes sablīvēšanās tieši. Nākamais oglekļa monitorings. Par pašu monitoringu es nestāstīšu, bet mēs to varam paskatīties arī citādā kontekstā. Kopumā oglekļa monitoringā bija 200 punkti, ko var redzēt arī kartē stūrītī. Bet oglekļa monitoringā tika veikts ļoti daudz dažādas analīzes, un no tām arī var spriest par atsevišķiem augsnes degradācijas veidiem. Piemēram, augsnes reakcija 14 punktos no 200 ir konstatēts zems pH. Tas nozīmē, ka augsne paskābinājusies, tie 7% no visiem apskatītajiem punktiem. Organisko vielu zudums tika konstatēts tikai vienā punktā. Bet sablīvēšanās tā gan ir problēma. Es sakrītu arī komisijas datiem. Apakškārtas sablīvēšanās tika konstatēta 53%, jeb aptuveni trešdaļā no visiem punktiem, un augsnes virskārtas sablīvēšanās papildus vēl 5 punktos.
Pārmērīgs slāpekļa saturs netika konstatēts nevienā no punktiem. Visi šie dati ir tādi drīzāk ilustratīvi, jo šis oglekļa monitorings tika izveidots ar citu mērķi, un 200 punkti nav daudz, bet tas ir tāds pirmais solis, par kā mēs varam spriest, kāda mūsu pašreizējā augsnes degradācijas situācija Latvijā. Protams, augsnes veselības monitorings padarīs bildi skaidrāku, bet viennozīmīgi augsnes degradācija ir problēma, un, ja es nemaldos, šī problēma rada katru gadu Eiropas Savienībā kopumā 24 biljonu eiro zaudējumus gadā. Un tad 2 Latvijas Republikas budžeti, lai vieglāk rēķināt. Būtībā jā. Un pēdējais, par ko es vēl pastāstīšu īsumā, par ko jau iepriekšējie runātāji stāstīja, ir kartēšana. Tā ir pieminēta, aprunāta. Mūsu labākie dati, kas mums pašlaik ir veci, novecājuši, jo dati mainās. Es ceru, ka es to parādīju arī slāpekļa datiem. Tādēļ pašreizējā likumdošana paredz, ka ir jāuzsāk jauna augsnes kartēšana līdz 28. gadam, un visa Latvijas lauksaimniecības zeme ir jānokartē 20 gadu laikā. Kartēšana ir labākais veids, kā mēs varam iegūt visplašāko informāciju par augsni. Un tas nav tikai augsnes tips un granulometrija, kāds ir vēsturiskajās kartēs, jo tas var būt daudz kas vairāk. Tur arī parādīja Norvēģu piemēri. Ar viņiem ir, piemēram, šīs erozijas kārtas, oglekļa kārtas. Es nezinu, vai minēja arī augsnes piemērotība kultūra augiem. Bet šīs visas kartas rodas no viena avota. Un Sirija to nepieminēja, bet Norvēģijas augsnes informācijas sistēma sauc Kilden jeb avots. Jā, tas arī ir tāds īsumā viss, ko es gribēju pastāstīt. Paldies par uzmanību. Avots, tas Norvēģi avots baro latviešu šo te ozoli, ja? Tādā ziņā skaisti. Labi, es drīkst atstāšu tev nopratināšanai pie blakus esošā galdiņa mazliet vēlāk, pavirzīsimies uz priekšu, lai mēs visu dzirdam, kas mums sakāms. Mums ir vēl pāris runātāji. Tā kā, Laura, liels paldies par tavu līdzinējo darbu, un es tā uz tevi paskatījos, ja tu saki, ka 20 gados jūs visi kopā vēl uztaisīsiet to ideālu kartējumu. Es domāju, pensijā ejot, tu varēsi nosvinēt šo. Tā kā paņem šo dienu, ja, 2024. gada, kāds šim datums, 18, 19, jā, 19. Tu apņēmies 20 gadi vēl veiksmi. Tā teikt. Labi, paldies.